Upuri soca
Dieva Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Dievs kungs, lai ir ar jums. Taisnība kungs, es domāju mīra, nevis nelaimes domas. Jūs mani piesauksiet un es jūs uzklausīšu. Un jūsu trimdinīgus porvešu atpakaļ no visām vītām. Dārgie broļi un mūsas Kristu, šimā svādīne, svāto misiju upurēm, domā lūdzoties par draudzes dzīvo Rūžakalņa dalībniekiem. Izlūdzot jiem, es tos lūgšanas žēlastību, kā arī degsmi lūgšanā. Un tagad kopīgi lūgsim, lai kungs Dievs svietēja šo jūdiņu, kas mums atgodinos, ka mēs esam kristīši, esam Dieva bērni, kas atdzimuši no jūdienas un Svētā gara. Visvarenais mūžīgais Dievs, tu esi līdzis, lai jūdienas uzturētu dzīvību, kalpotu tīrībai un būtu līdzekļus arī dvēseles svētīšanai un pestīšanai. Mēs tevi lūdzam svētī šo jūdiņu. Mūsu garīgajam stiprinājumam atjaunoja mūsu savu žēlastību un pasargāja no ļaunā mūsu dvēseli un mīsu, lai mēs varētu ar tīram sirdim nopietības un nopelnīt mūžīgu dzīvību tavā valstībā, caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Mēs lūdzam, kungs. Mazgāj mūsus tīrus no grēku draibiem un uzturi mūsus visur savā žēlastībā. Lai ir slavēts Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas savā lielajā žēlsirdībā ir līdzis mums acīm cerībai, kā iegūsim novēstušu mantojumu, kas mums ir uzglabāts debesīs un tiks atklāts pēdējā dienā. Mēs lūdzam, kungs, mazgāj mūsus tīrus no grēku draibiem un uzturi mūsus visur savā žēlastībā. Visvarenais Dievs, lai šķīstī mūs no grēkiem un ar šo euharistisko upuri, lai dara mūs cienīgus kļūt par dalībniekiem, dabasu valstības godībā. Amen. Gods Dievam augstumos. Un mīļš zēmēs, labās gribas cilvēkiem, mēs tevi slavējam, teicam un pielūdzam, mēs tev pasateicam un tevi cildinājam, jo liela ir tava godība, kungs, dabasu karaliene.
moci mūs būt divpijīgiem un priecīgiem, jo te ir liela un palīgušo laime, kalpot tev visā labu un skaistu radītojam. Mēs tevi lūdzam mūsu Kunga, Jēzus Kristus, tava dāla vārdā, kas ar tevi svāto gara vienībā, dzīvo un valda Dievs visos mūžu mūžos. Lasījums no Sakungvārdu grāmatas. Kas atrasts skrīt no sīvīti? Augstoka par pierļam jos vierteiba. Uz jū pazaļauna jos vēra sirds un īguvumu tam natrūkst. Jei dara tam lobu, navas ļaunu visos sava mūža dīnos. Jei rūpējās par vilnu un linim un labprot strodai ar savam rūkam. Savu rūku jei uzstīp piec kūdeļas un jos piersti satver vorpstiņu. Jei atver trīkumcītiem savu daunu un savu rūkus nāc nabagam. Monīgs ir gleitums un skaistums ir tukšeiba. Cildinota ir taida sīvīte, kas beistās Kunga. Atulgajiet jū par jos veikumu, jos darbi, lai jūs slavē pilsētas vortos. Tas ir Dieva vārds. Svētīgi ir tie, kas Kunga veistās. Svētīgi ir tie, kas Kunga veistās. Svētīgs ir ik viens, kas Kunga veistās, kas staigāj viņa ceļos. Tu esi no savu roku darbā, tu būsi laimīgs un tev labi klosīs. Svētīgi ir tie, kas Kunga veistās. Tava sīva kā auglīgs veina koks, tava nomas tavi bārni, kā eļas kūka atvasēs ap tavu galdu. Svētīgi ir tie, kas Kunga veistās. Lasījums no Svāto apustuļa Pāvila pirmos vēstules Tesalonikīšiem. Par tū laiku un breidi, broļi, nav vajadzības, ka jums tiktu rakstīts. Jūs poši taču labi zinot, ka Kunga dīna atnāks, tai kā zaglis naktī. Jo, kad jis atsēs, mīrs un drūšība, tad negaidieti poriem nāks bojā eja, kai grūtniecei sopis un jī neizbēgs. Bet jūs, broļi, nāsat temsēbos, ka šeit dīna jūs varētu porstiegt kā zaglis. Visi jūs taču esat gaismas bārni un dīnas bārni. Mēs napīdaram ni naktī, ni temsai. Tāpēc naguļāsim kā citi, bet būsim nomūdā un skaidrā protā. Tas ir Dieva vārds. Teicība Dievam. Salicit mani un es palikšu
Lasījums no Jēzus Kristus evangēlija, ko uzrakstījis Svētais Matejs. Timā laikā Jēzus pastāstīja mocekļiem šādu līdzību. Kā cilvēks aizceļodams sasauca savus kalpus un uzticēja viņiem savu īpašumu. Vienam viņš deva 5 talantus, citam 2, bet citam 1, katram pēc to spējumu, un pats aizceļoja. Tas, kas bija saņēmis 5 talantus, tūliņ aizgoja un laida tos apgrūzībā un nopelnēja citus 5. Tāpat arī tas, kas 2 bija saņēmis, nopelnēja 2 citus. Bet tas, kas bija saņēmis 1, aizgoja un ieracis zemē, noslēpa savu kunga naudu. Pēc ilgāka laika pornāca šos kalpu kungs un soca ar viņiem nosarēkinot. Tad piegoja klāt tas, kas bija saņēmis 5 talantus un atnesa citus 5 talantus sacēdams: Kungs, tu man iedevi 5 talantus, lūk, es nopelnēju vēl citus 5. Jo kungs jam sacīja: Labi, tu krītnais un uzticīgais kalps. Tu biji uzticīgs mūzumā, es tevi īceļšu par daudzam. Ieej savā kunga priecā. Klāt piegoja arī tas, kas 2 talantus bija saņēmis un sacīja: Kungs, tu man iedevi 2 talantus, lūk, es nopelnēju vēl citus 2. Jo kungs jam sacīja: Labi, tu krītnais un uzticīgais kalps. Tu biji uzticīgs mūzumā, es tevi īceļšu par daudzu. Ieej savā kunga priecā. Un piegoja klāt arī tas, kas bija saņēmis 1 talantu un sacīja: Kungs, es zināju, ka tu esi borgs cilvēks. Tu pļauni tur, kur neesi siejis, un savoc tur, kur neesi kaisējis. Tāpēc es beidamies aizgoju un paslēpu tavu talantu zemē. Lūk, saņem to, kas ir tavs. Jo kungs atbildādams jam sacīja: Ļaunais un slinkais kalps. Tu zināji, ka es pļaunu, kur nāsu siejis, un savocu, kur nāsu kaisējis. Tad tev vajadzēja manu naudu dot naudas mainētoju, un es pornocis saimtu savu rauglim. Tāpēc atņemiet jam talantu un atdodiet tam, kam ir 10 talantu. Jo katram, kam ir, tam tiks dots, un jam būs porpilnībā. Bet tam, kuram nav, tiks atņemts arī tas, kas jam ir. Un nadarīgu kalpu izvedīt orā timsumā. Tur būs raudošana un zobu grīšana. Tie svētos rakstu vārdi. Šimā līdzībā par 10 talantiem, es domāju, mēs jau daudz ko saprotam, esam dzirdējuši, nevienu laikam jau prīstāk par to runājis, par tom spējumu, īpašībām, talantiem, kuras Dievs mums katram dod. Mēs arī tos varam realizēt, pavairot, pilnveidot un arī, kā es saku, pīlīgt arī citu cilvēku labumam savas spējas un arī tādas varbūt kaut kādas īpašas dāvanas vai īpašības, ko Dievs mums ir devis. Bet šodien gribu pievērst jūsu uzmanību kam citam, ko arī šajā līdzībā mēs varam labi pamanīt. Jo redziet, te kaut kādā mērā ir arī par tīsu. Jo kungs prasa norēķinu. Tad, kad jūs atnāca, tad jūs prasa norēķinu, tātad, kā jūs to izmantojat, ko es jums devu, kādā veidā, ko jūs tādu darījat. Un lūk, arī te ir zināma tīsa. Un tad arī ir šis sprīdums, vai ne?
tie divi kolpi, kuri tā kā nopelnēja līga apgrūzēja tos talentus, tie bija tā kā pagūdinoti. Bet tīs trešais, kurš neko nedarīja, viņš bija izmaz orā. Tātad šeit ir arī diva tīsa. Bet ir arī interesanta tie diva tīsa. Redzīt, Dievs arī šeit natīsoja par to, ko viņi tādu no ziņiem sliktu izdarījuši bija pa to laiku, kad kungs nebija klāt, saimnieks bija projām aizbraucis. Bet viņš tīsoja izējot no tādas pozīcijas, kā tu pavairoji to labu, ko es tev devu. Vai tu esi to pavairojis? Tātad tie divi saņēma un viņi to pavairoja līga apgrūzībā. Bet tas, kurš saņēma vienu talentu, ja mēs zinām, saimnieks iedeva katram pēc jo spējumu. Tātad viņš neko tādu neprasīja ārpus spējumu. Tas, kurš bija saņēmis vīnu, viņš arī neko slikta neizdarīja. Viņš faktiski sorgoja to talentu. Viņš bija iegācis zemē, un tad atdeva kungam, kas jām pīter. Bet viņš to labu nepavairoja. Tātad šitā gorīgā nozīmē mēs redzam, kā svarīgi vienmēr tiešām censties pēc to, lai mēs vairotu labu, skaistu, pozitīvu šajā pasaulē. Vairotu mīlestību, žēlsirdību, tā ir toļūga. Censīs pēc to. Tie divi kolpi, viņi bija pagūdinoti. Kungs, kad saņēma to, ka atskaiti no viņiem, viņš sacīja, labais grīdnais kolps, ieej sava kunga prīcā. Šis tais interesants teicīns, ieej kunga prīcā. Tas nozīmē iemīt dalību timā, kas man pīta, kas ir mums. Līdzdalībnīgs. Faktiski kungs pagūdinoja, viņš piešķēra šo tādu lielāku cīnu un gūdu, nekā bija sakotnēji status, kolpa status. Tagad šie cilvēki kļuvuši nav bez kolpiem, bet par tādiem kā līdzdalībnīgi. Vienā līmenī. Ieej savā kunga prīcā. Tas nozīmē, ka tiešām kungs gribēja dalīties ar viņiem, tieši ar to, kas jām pīdarēja. Dievs ar mums tā dara. Viņš grib dalīties ar mums, ar sevi, ar savu mīlestību. Tas, kas bija izmests orā, viņš nenovērtēja sakotnēji sava kunga labvēlību. Jo tas fakts, ka kungs uzticēja visiem trīs kolpiem šo tādu nopietnu, kā es saku, summu, vai nopietnu, tādu bagātību, tāpēc, ka talenti, tas nebija vienkārši monētas, bet tas bija tāda dārga metāla svora izmērs. Jā, tad tas bija tā kā smogums, jā, vai sudobra vai zelta smoguma ziņā. Tas bija talents nozīmēja. Tas, ka viņš uzticēja kolpim šo tādu nopietnu bagātību, tas jau paroda, ka kungs ir labs, žēlsirdīgs, ka viņš ir labvēlīgs attiecībā pret saviem kolpiem. Bet tas trešais saka, ka tu ļaunai, tu esi tagad siejis tur, kur neesi kaisējis ar piedošanu. Tu zināji tātad, ka viņš pļaun tur, kur nav siejis un savots tur, kur neesi kaisējis, viņš saka. Tātad šis tēls, viņš bija ļauns tam kolpam trešajam. Viņš bija izveidojis savu kunga tēlu
tādu izpratni par savu kungu, tādu maldību, nepareizu. Lūk, kāpēc arī tas neļauj jām arī toļok darboties, patreizam arī riskēt ar to bogotību un likt apgausējumu, pavairot jū. Tāpēc, ka kunga tāvs jām bija izveidots tāds cits nepareizs. Bieži vien arī mūsu dzīve, vispār cilvēku dzīve, katram, kurš tic Dievam, vismaz atzījis, ka ir kaut kas tur augšā. Es domāju, tas ir arī vairākums cilvēku. Reti, kurš pilnīgi pasaka, ka es neticu nekam absolūti. Ja? Tomēr cilvēks, zināmā mērā, vienmēr pieļauj, ka ir tur kaut kas augšā. Tad arī tādam cilvēkam ir savs tāvs par Dievu, priekšstats par Dievu, kā es Dievu iztēlo izvedomoju, kāds skaits ir tas Dievs. Katram ir, bet nevienmēr ir tas pareizais. Lūk, kāpēc arī tāds varbūt arī aicinājums attērēt to Dieva tālu sevi. Kā mēs par Dievu domājam, kā mēs uzskatām, kāds ir. Jā, bieži vien var timā priekškārtā iet kaut kā tādi varbūt nepareizi uzskati. Mēs kristieši zinām, ka tiešām Dievs ir mīlestība, Dievs ir žēlsirdīgs, Dievs arī cilvēku mīļojošs tāvs, kurš vienmēr no pretī mēģināja to cilvēku aicinot un izvilkt no grāka, no dubļiem, no natikumiem un tā toļo, un gatavs palīdzēt cilvēkam, vienmēr sniegt roku un tātad iziet vienmēr pretīm cilvēkam. Dievs ir Dieva tāvs mūsu kristīgā izpratnē. Svarīgi tu tiešām paturēt un nesagrūzēt, kādi varbūt citiem tādiem tālim un attālim par Dievu. Lūk, ko mēs arī varam šodien šimā liecība par talentiem pamanīt. Tiešām, ka jebkura liecība, ko Kristus saka, vienmēr ir ļoti, ļoti dziļa, un katru reizi varam atklāt jaunus tādus atbāršņus, jaunas domas paņemt, bet šodien tieši gribēju pievērst jūsu uzmanību tam, kā pavairot to labu, ko Dievs mums ir devis. Tas ir mūsu uzdevums, vienmēr vairot to labu, vairāk mīļot, vairāk ticēt. Protams, arī rūpēties par to Dieva tālu, lai arī citi no mūsu uzvedības, mūsu attieksmes varētu ieraudzēt, kāds ir Dievs, un lai mēs paši arī nebūtu piepildēti kaut kādiem tādiem svešiem idejām par Dievu, kas nav svētajos rakstos. Āmen. Tagad apliecināsim Dievam savu ticību. Es ticu uz vienu Dievu, visu varīgu Tēvu, dabas un dzīves, visu redzamu un neredzamu lietu radītāju. Es ticu uz vienu Kungu Jēzu Kristu, vienpiedzimušo Dieva dēlu, pirms visiem mūžiem no Tēva dzemdinātu, Dievu no Dieva, gaismu no gaismas, patiesu Dievu no patiesības.
pateicībā un pīlūgsmē atvērsim sirdi Dieva klātbūtnē un uzticēsim šodien jām savas lūgšanas. Vispirms lūgsim par baznīcu visā pasaulī un mūsu zemē, lai Kungs dāvāja gudrību un izturību mūsu pāvestam Franciskam, visiem biskupiem, prīsterim un diakonim jū kalpojumā. Mēs tevi lūdzam, uzklausi mūs, Kungs un Dievs. Lūgsim par mūsu draudzes strāvas Ritāru, lai svētais gars piepilda ar dievišķo mīlestību jo sirdi, kas veltījusies Kungam. Mēs tevi lūdzam, uzklausi mūs, Kungs un Dievs. Lūgsim uz jauniem aicinājumiem, uz prīsterību, lai baznīca arvien būtu pietiekami daudz svētos dvieseļu gonu. Mēs tevi lūdzam, uzklausi mūs, Kungs un Dievs. Lūgsim par mūsu draugu, lai mums būtu atsaucīgi un godīgi kalpot Dievam un palīdzēt broļam un mūsam. Mēs tevi lūdzam, uzklausi mūs, Kungs un Dievs. Lūgsim par tiem draugus lūdzekļiem, kas ir novērsušies no Dieva un baznīcas, lai Kungs uzrunāja jūsu sirdi un domāja atgriežanu žēlastību. Mēs tevi lūdzam, uzklausi mūs, Kungs un Dievs. Lūgsim, lai mēs būtu pateicīgi par visam dāvanām, ko no Kunga esam sajāmuši, un prostu tos likt lītā saskaņā ar Dieva gribu. Mēs tevi lūdzam, uzklausi mūs, Kungs un Dievs. Lūgsim par Ukrainu, kas joprojām cīš no kara šausmām. Dievs, svētī Ukrainu ar uzvaru par agresoru un dzīvini ļaunuma cieštos brīvcis gan šajā valstī, gan citvīt. Mēs tevi lūdzam, uzklausi mūs, Kungs un Dievs. Lūgsim par mūsu karšēju broļi un nosomu, lai žālsirdīgais Dievs jūs uzņem savā valstībā. Mēs tevi lūdzam, uzklausi mūs, Kungs un Dievs. Šodien jo īpaši svētajiem misē lūdzam par draudzes dzīvo Rūžakaruņa dalībniekiem, lūdzot viņiem auglīgu lūgšanu un degsmi, lūdzoties Rūžakaruņi un par sevi, un arī par citām vajadzībām, lai viss nāk par svētību un ir īsto sirsnīga lūgšana. Mēs tevi lūdzam, uzklausi mūs, Kungs un Dievs. Aizlūgsim arī par mūsu valsti, vakar svinējam valsts svētkos, lūgsim Dieva svētību visiem cilvēkiem, kas šeit dzīvoja mūsu Latvijā, lūgsim gudrību visiem, kuri ir atbildīgi, gan par politiku, gan arī par drošību, lai cilvēki dzīvoja mīru un saskaņā, visi pēc Dieva prota. Mēs tevi lūdzam, uzklausi mūs, Kungs un Dievs. Visvarenais mūžīgais Dievs, mēs lūdzam dāvāj mums savu gudrību, lai mēs prostu to izmantot, tai izmantot tevis dotos dāvanas, kad es nestu augļus tavam godam un cilvēku labumam, un šai dzīvei noslēdzoties pēdējā norikiņa dīnā, ļauj mums izmantot vienotību ar tevi debesīs, caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen. Draudzes paziņojumi, nokušais divkopojuma svādīni, nokušo svādīni, tie būs jau pēdējā svādīna mēneša, kad mēs svētumies veltēsim nodomā par draudzes jubilārim, un te būs arī Kristus karaļa svādīna, arī baznīcē lieli svātki, gaišie svātki, pēdējā svādīna liturgiskajā godā. Tēt nokušo svādīna tāda tiešām īpaša, un arī zīdojumi nokušo svādīni,
būs gorīgajam semināram atbalstam. Seminaristi arī pateicīgi par jūsu dāvanām, rudens veltēm, ko jūs esat sazīdojuši, ko viņi tagad arī izmantoja, aizveduši jau uz semināru. Un seminaristi kopā ar vadību arī lika nodūt jums, kā viņi arī aizlūdz par labdarību, par visiem tiem, kuri atbalsta materiāli gorīgu semināru. Un tāpēc arī nākošo svētdienu, pēc savām īstējām, protams, arī mēģināsim tāda veida arī atbalstīt mūsu semināru. Kaut arī nav daudz to seminaristu, bet paldies Dievam, ka ir, un ka viņi grib kalpot Dievam, grib arī studēt, un ka saprotam arī vajag uzturēt gan telpas, gan arī profesorus, maksot arī par studijām, tātad tiem, kas pasniedz seminārā, tātad tas arī ir izdevumi, un tāpēc šajā nodomā mēs varam kaut ko darīt. Un tāpēc vienmēr tā ir, kā svētdien, Kristus karaļa svētkos, bocam zīdojumus gorīgajam semināram. Tagad turpinājam svēto misi, un pēc svētos mises svētība visvētāko sakramentu. Lūdzu, Tēvs, broļi mūs, lai Dievs visvarīgais Tavs pieņem šo munu un jūsu upuri. Lai Dievs pieņem šo upuri no Tava rokā, par godu un slavu savam vārdam, par labu mums un visējos svētajos. Tevi lūdzam, Kungs, lai Tavai majestātei veltītais upuris atnāstu mums patīsos dievbijības žēlastību un divinātu mūs mūžīgais svētlaimē caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Amen. Dievs kungs, lai ar jums. Kungs ir ar tevi. Uz
sirdīs. Mūsu sirdīs ir pie Kunga. Pasatīsim Kunga mūsu dībā. Tas ir labi un taisnīgi. Patīši sev labi un taisnīgi, pareizi un sviltīgi, kā Tev dabasu Tavs visvarenais, mūžīgais Dievs mēs pasateicam, vienmēr un visur, caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Jo Jis apžēlodamies par grēcīgu un cīņviecību, piedzima no jaunavas Marijas, un ar cīšanu pie Krista atbrīvoja mūs no mūžīgos nāves, un piecēlīs no miruņiem mums dāvāja mūžīgu dzīvību, un tāpēc vienotība ar eņģeļiem un visiem spēkiem mēs Tevi slavējam, teikdami tagad un vienmēr. Svāts ir, svāts ir, svāts ir Kungs, debes pulku Dievs. Svāts ir, svāts ir, svāts ir Kungs, debes pulku Dievs. Debes un zeme ir Tavas, gudrības pilnā. Svētīts, kas nāk Kunga vārdā. Hosanna Dievam augstumos, Hosanna Dievam augstumos, Hosanna Dievam augstumos, Hosanna Dievam augstumos. Kungs, Tu esi patīšis vārds visu svētuma olūts. Tāpēc mēs Tevi lūdzam, dari svētēšo dāvanas ar savu goru spēku, lai tos mums dāvā par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kur Jūs labprātīgi atcerēja cīšanu, Jūs ēma maizi, pasateica lauza un devi saviem locekļiem sacēdams. Ņemiet un ēdiet no tos visi, jo te ir mana mīsa, kas par jums tiks atdota. Tāpat pēc vakariņām Jēzus arī bikeri pasateica vēlreiz un devi saviem locekļiem sacēdams. Ņemiet un dzeriet no to visa, jo tas ir mana jaunās un mūžīgos derības ašņa bikeres, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai. Darīt to manai piemiņai. Ticības noslēpumus. Mēs sviestīsim par Tavu nāvi, Kungs, un ticinosim par Tavu augšām celšanos, līdz kā Tavai atnākšanai. Tāpēc pieminādami Tava vienpiedzimušo dēla nāvi un augšām celšanos, mēs upurējam Tev, Kungs, un dzīvības maizi, pestīšanas bikeri. Pasateicam, ka mums esi ļaudis stāvēt Tavā priekšā un Tev kalpot. Mēs pazemīgi lūdzam, lai svētais gars vienoja mūs visus, kas pieņemsim Kristus mīsu un asni.
Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulī un līdz tai pieaugt mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Francisku, ar mūsu veiskupu Joni un ar visiem garlīdzinīkiem. Atcerīs arī mūsu brūļus un mūsus, kas ir aizmiguši ar cerību uz augšām ceļš no mums, kā arī visus, kas ir miruši tavā žēlsirdībā, un ļauj viņiem redzēt tavu vaigu. Apsažāloju par mums visiem, mēs tevi lūdzām, lai kopā ar svātu Dīva moti, Jaunavu Mariju, svātu Jēzupu, jūs līgavaini, svātajiem apostoļiem un visiem svātiem, kas tev bijuši pateikami no mūžiem, arī mēs kļūtu mūžēgo dzīves cīnīgi un varētu tevi teikt un slavēt caur tavu dāvanu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jaunībā tev Dievam visvarīgiem tāpat, svāto gora vienībā ir visu gods un slava visos mūžu mūžos. Paklausot pestētoja vārdiem un jo dievišķo likumu pildot, mēs varam paļāvību sākot. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tava vaļa lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu ikdienišķo maizi dod mums šodien, un atklāj mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodniekiem, un neieved mūsu skādīšanā, bet atpestī mūsus no ļaunā. Atpestī mūs, kungs, no visa ļaunā, dod lūdza mīl mūsu dīnos, lai ar tavu žēlastību mēs būtu pasargāti no katras nelaimēs un grākā, drošā cerībā gaidot, atnāka mūsu pestītoju, kungu Jēzu Kristu. Jo tev pieder valstība, tev gods un vara mūžīgi. Kungs Jēzu Kristu, kas esi sacījis saviem apostoliem, es jums atstāju mīru, es jums dodu savu mīru. Raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticību, un stiprināju visā kristīgu saimi, savu mīru un vienību. Mēs tevi lūdzam, ka dzīvo un baudi mūžu mūžos. Amen. Lai Dieva mīls ir ar jums vienmēr. Dieva mīls lai ir ar tevi. Sniedziet viens otram mīrā un izlēguma zīmi. Oh
Lūk, Dieva jauras, kas nu ceļ pasauli graukus. Svietīgi ir tī, kurus Dievs aicināja pie sava golda. Bez soki tikai vārdu. Sirds
Man ir labi būt divu pie Dieva, un gadībā salikt savu cerību. Lūksimies, žēlsirdīgais Dievs, pieņemuši svātu komuniju, mēs pazemībā Tevi lūdzam, lai šīs noslēpums, ko Kristus mums pavēlēja, svinēt jo piemiņā, paroda mūsu mīlestību uz Tevi, caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs, apsažāloj pār mums. Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs, apsažāloj pār mums. Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs, apsažāloj pār mums. Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs, apsažāloj pār mums. Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs, apsažāloj pār mums. Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs, apsažāloj pār mums. No miera, boda kara, ugunsgrākā, pasargoj mūs kungs un Dievs. No miera, boda kara, ugunsgrākā, pasargoj mūs kungs un Dievs. No ļaunas un negaidītas novēs, izglāb mūs kungs un Dievs. No ļaunas un negaidītas novēs, izglāb mūs kungs un Dievs. Savu svātu baznīcu valdē un uzturī, mēs Tevi lūdzam, kungs un Dievs. Savu svātu baznīcu valdē un uzturī, mēs Tevi lūdzam, kungs un Dievs. Īstās grāku, baidīšana, žēlastību dodi mums, mēs Tevi lūdzam, kungs un Dievs. Īstās grāku, baidīšana, žēlastību dodi mums, mēs Tevi lūdzam, kungs un Dievs. Savā svātā kopojumā mūsu stiprināj un uzturī, mēs Tevi lūdzam, kungs un Dievs. Savā svātā kalpojumā mūs stiprināj un uzturī, mēs Tevi lūdzam, kungs un Dievs. Mūsu Tēvu zemi sargoj un svētī, mēs Tevi lūdzam, kungs un Dievs. Mūsu Tēvu zemi sargoj un svētī, mēs Tevi lūdzam, kungs un Dievs. Zeme augļus dodi un uzturī, mēs Tevi lūdzam, kungs un Dievs. Zemei augļus dodi un uzturī, mēs Tevi lūdzam, kungs un Dievs. Mēs grēcinīgi Tevi žēlīgu Dievu lūdzam, uzklausī mūs, kungs un Dievs. Mēs grēcinīgi Tevi
apsažāloj pār mums. Jēzu, 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 apsažāloj pār mums. Marija, Marija, Dieva mote, lūdz tu Dievu pār mums. Marija, Marija, Dieva mote, lūdz tu Dievu pār mums. Visu svātu sakramentu Lūdmējīgi pielūdzām, maizes zemes klotos lūšu, Kungu Dievu slavējām. Ticībā un paļāvībā Viņam vārdā svētajām. Dievam Tavam, Dievam dālam, Lai ir slava mūžīgā, debesīs un visā zeme, no ikvienas radības, garam svētajam lai visa pielūgšana līdzīga. Amen. Dievs, tu esi mums dāvājis dabas maizi, Ienes mums tavu žēlastību. lūgsimies. Kungs Jēzus, esi mums atstājis visvēto sakramentu, par pīmiņu savam cīšanom. Dori, lai mēs tavas mīsu nākšņu svētām slavu, tai gudinojam, ka varētu pastāvīgi sajūt tavas pīsteikšanas augļus, un lūdzam no tevis, ka dzīvo un baudi mūžīgi mūžā. Amen. visus svētākās sakraments. Kristīna mīsa un atšķirīs mūsu Kunga Jēzus Kristus, lai tu cīnīts un godinots visus svētākais sakraments. Kristīna mīsa
Lai nok mums visiem Dieva svētība bagotīgi jaunai nedēļai. Tiešām, lai katram jums ir laba veselība un stipra ticība arī savu ikdienu dzīvojot, lai mēs vienmēr līdzinājam to īstu mīlestības Dievu, kuram mēs kalpojam, kuru mīļojam un kuram gribam arī visu savu dzīvi veltīt. Tad nokušu svētdienu, svēto misi, kā parasti pulksten 2, Kristus karaļa svētki. Lai slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžam slavēts. Pasludināja jaunavai Marijai, un ieņēma no svēto gara. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Raugies asumuna Kunga kalpūne, lai man notiek pēc tava vārda. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Un vārds kļuva mīsa un dzīvojas ar mums. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Mūžīgu mieru dodiem, Kungs, un mūžīgu gaismu lai spēt viņiem. Mūžīgu mieru dodiem, Kungs, un mūžīgu gaismu lai spēt viņiem. Mūžīgu mieru dodiem, Kungs, un mūžīgu gaismu lai spēt viņiem. Lai tas Dieva mīra. Amen. Pateicam Dievam par svētām žēlestībām. Lūksimies par draugus prāvestu Vitāliju, lūdzot svāto gara vadību un Dievmotes palīdzību un aizbildnību. Tās mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai notiek, kā debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu ikdienišķo maizi dod mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodīgiem, un neīved mūsu kārdinošanā, bet atsistēj mūs no ļauna. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem tagad un mūsu nāves stundī. Lūdzu, lai Tēvam un Dēlam un Svētajam garam. Kā bija sākumā, tā tagad un visur un mūžīgi mūžam. Es ticu uz Dievu, visu varēgo Tēvu, debesu un zemes radītoju, un uz Jēzu Kristu ar vienīgo dēlu mūsu Kungu, kas ir ieņemts no Svētā gara pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis zem Poncija Pilāta kristā pīkolts, nomiris un apglobots.
Nokopis ellē trešajā dienā